Čau, Azrāk! Tas, ko tu tagad redzēsi, ir neregulārais raidījums aizkulises par cīņas klubu. Pirmie 4 raidījumi. Skatāmies! Tagad tā īsti ieslēdz ātrums ir. Tas viss 5 metri garā, bet to soļu... Okartē piedāvā. Bet man vispār izmeklē. Cīņas kluba piedalīsies 4. februāri ļoti populāras dziesmas. Vai tā teikt tie, kas jūs mīl arī šodien? Es saku visu kopā. Man nevajag. Vajag. Skatītāji, aplaudē. Šito nedrīkst. Annu pēc Anna. Jau tieši tagad, jo tieši tagad ir noteikā divcīņa, kad šīs grupas visi mūsu rokās kura, tad no šīm divām grupām Nevajag grupā. visiem tāds šeit nebija garlaicīgi. O, labi. Balsojums tas sācies? Vēl nav. Tad ir tāda ļoti nopietna, bet Interu Busoli jāslājās, vai Interu? Esmu gatavs nokautēt viņu. Jūs visi Jā. Otrā paņem. Koplās, jā. Superharizmatisks cienījums. Inter, atnāc pie... Wow, tas par cīņu. Tu puikas patēriet, tu viņi kāpsim rindā, tu viņi visi noticies. Bet tu māk arī tādu karatē, vai ne paņēmienam? Ceļa brīvdiena pret Ivo Fomīna pasākām. Aiziet! Uz Annu? Pēc tam uz Annu būs, jā. Uz Annu. Ir. Fomīnu mēs zinām jau sen, viņš ir nopelniem pagājis politiķis, bet nu ir arī ne... Ja iesaist fināls ir jau 5. reizi. Vispār tā, ka Gorāns par savu dziesmām pilnīgi ķēk. Kamēr mūzika jāsina savas stīgas, es došu vārdu tiesniešiem. 15. simulēs mazākumā. Stiprākas dziesmas cīniņa finālu pasludinu par atklātu. Tur viens otru tik un tā neizsir, vai ir kāds, kurš to uzrunā. Vienmēr stāv māsas Migals un Ilka Rēdz. Aplausi viņiem abiem. Pamēģinām. Autofoka. Tagad tā īsti ieslēdz ātrums ir. Tas viss 5 metri garā, bet to soļu... Es zinu, ka jūs varat skaļāk. Jā. Skaļāk. Ivo Fomīns pēc
Tagad tā īsti ieslēdz šos ātrums ir. Tas viss 5 metri garā, bet to soļu. Tev, kā mēs koķetējam, mēs nekritējam. Bēris laikam ir meitenes melnā. Mēs noskaidram, kāpēc. Redzi, normāls džeks, pasties. Normāli pričeni un tā. Nav nekāda blonda mata vairs, nekā nav vairāk. Viss forši. Tagad tā īsti ieslēdz šos ātrums ir. Tas viss 5 metri garā, bet to soļu. Uzvarētāji vienmēr ir patīkami uzvarēt un patīkami ir uzvarēt tādā labā cīņā. Un šoreiz piedalīties finālā bija tiešām bauda, jo pretinieks bija ļoti labs un ļoti labi sagatavojies. Un tā kā tā, jā. Tagad tā īsti ieslēdz šos ātrums ir. Tas viss 5 metri garā, bet to soļu. Klausies, ko tu saki par visu šito pasākumu? Forši, īsumā bija baigi labs tāds, kā pagājušajā gadā bija tie cīņas klubi sanāca tādi, man tā kā viņš neveiksmīgāk, ja bija 2/4 vietas un tikai vienreiz tika tā kā pusfinālā tālāk pret Zušiem spēlēt. Un jāsaka tā, ka forši, es tā paredzu, ka tā laikam būs vienīgā dziesma, ko šeit piedalos, un īsumā bija baigais prieks tikt līdz finālam, un paldies tiešām, tā kā visiem, kas turēja īkšķus un kas palīdzēja, tā kā šo visu tā kā savākties un tik līdz tik tālu. Forši. Jā. Viktīgi. Ja darbiņš bija ieguldīts, viktīgi. Nu, bet vēl viss gads ir priekšā, tev vēl ir iespēja atcerēt kādu foršu dziesmu un rudenī startēt. Jā, protams, es īsumā nebūtu nenoliedz, ka tā varētu būt. Vienīgais tas, ka pagaidām es neprognozēju tuvākajā laikā toču. Tā kā es domāju, ka šī bija viena no vienām ļoti labām iespējām cilvēkiem redzēt vispār mani ekrānā, un es domāju, ka kādu laiku tā kā bija aizpildījuši citos ūdeņos. Tagad tā īsti ieslēdz šos ātrums ir. Tas viss 5 metri garā, bet to soļu. Klausies. Jā. Aiša vai Aiša tu esi? Aija. Aija, piedošana. Apsveicu Aija tevi ar uzvaru Paldies. Paldies, jā. Vai tu pat biji gatava tam, ka tu uzvarēsi? Tā grūti, es tā neko necentos prognozēt, Beidz, kaut kāda iekšējā balss noteikti tev bija. Nē, tā, īstenībā šodien tā es atnāku uz šeit, tā likās, ka nav īsti tā iekšā un nav īsti tā kā savā vietā un savādā. Tāpēc kā ārā bija diezgan lietains laiks šodien. Varbūt, jā, varbūt. Kā tu vērtēji savu uzstāšanos šodien? Es pastīšos teļuku viņu kaut kad tur rādīs, kad atkārtojumu, tad es varēšu komentēt. Tad tu sevi pakritizējies, bet tāpatās tu bet taču vispār jūti, kā nemēdzu bija. runāt par sevi. Bet šoreiz Latvijas mūzikas kanāla skatītājiem jau tu varētu atklāt noslēpumu. Darīju, ko varēju. Diezgan labi sanāca, ja jau skatītāji nobalsoja, tad jau viss forši, vai ne? Kā tu vērtēji savu pretinieku dziesmas, kas tavējās dziesmas? Daudz bija smieklīgs, daudz malacīts, jā. Fluīdi un vispārējais. Un Liviņš Stons, es jau teicu, Mīļš, dikti jau Mīļš, viņš tāds patiesas ir, jā. Aišai ir jāgatavojās superfinālam lielajam janvārī, ar ko mēs viņu arī apsveicam, vai ne? Jā, pasaka kaut ko labu Latvijas mūzikas kanāla skatītājiem. Galvenais, ka suņi dzied līdzi, vai ne? Tas ir Par forši. skatītājiem? Nē, galvenais, ka mani suņi dzied līdzi mūzikas kanālam, kā jau mēs toreiz atveru. Kā jau mēs noskaidrojām, suņi dzied līdzi. Ja jau suņi dzied līdzi, tad viss ir kārtībā, rulējam tik uz priekšu. Gan jau, ka suņi arī balsoja. Gan jau. Tagad tā īsti ieslēdz